Tā, Tauta Latvijā. Tikko man bija komentārs no Ģirta, kad no Ģirta un no Jāņa, kas tur bija par tām naudām, ja? Un Ģirts, ko rakstīja, kad cilvēkiem nav naudas. Tauta Latvijā, paklausieties, es, protams, neskatos šito te, nu, kas ir Autospeci LV vai Juris Popovs, ja? Neisu abonējis to kanālu un neisu nekāds baigais piekritējis, bet laikam vienreiz paskatoties trāpīju uz pareizo video, kur Popovs analizēja. Viņš saka, klausaties. Viņš saka, Rīga, jo kāpēc ar šitās naudu tēmas? Viņš arī tur taisa to pretrūsas apstrādi, tur pa 3, 4, 5, 6, 7 tūkstoši, ja? Un ar tur visādi komentāri un raksta un to un šo, un vienreiz aizgāja runa par tām algām, naudām, kas ko viņš tur meklēja ilgi dikti darbiniekus, ja, un nenāca neviens par kaut kādiem pat 80 eiro dienā, un kas tur bija, nu nezinu. Īsāk sakot, vienā brīdī viņš sāk analizēt šito, un es tagad gribu jums visiem pateikt, Tauta Latvijā, nu klausieties, ko Popovs teica. Viņš zināja labāk. Viņš teica, Rīgas un Pierīgas, tur tās visas pļavas. Viņš teica, visas ir apbūvētas ar mājām. Nu, ņemiet tur Mārupe, Jaunmārupe kādi, visos virzienos, es nezinu, tur uz Vidzemes pusi un Salaspils pusi, Saulkrastu pusi, es nezinu, par ko viņš runāja, bet viņš teica visas, kas viņam ir zināms. Rīgas, Pierīgas pļavas kādā tur radiusā, viņš teica, kur kādreiz ganījās govis. Tagad ir ciemati un mājas, viņš teica, nu, zem 150 000 eiro nav. Viņš teica, un būvē, un pērk, un būvē, un pērk, un būvē, un pērk. Viņš arī brīnās, viņš saka, nu kur, kas, ko, kā cilvēks mierīgi aiziet nopērk māju pa 250 000 eiro. Jā, viņš viņu paņem uz kredīta. Bet viņš viņu paņem un iet darbā un strādā un pavelk un apmaksā un to un šo. Nu tā kā vienreiz es te paklausījos to Popova šito, un viņam ir taisnība. Tauta Latvijā tā kā sēnes pēc lietus. Jelgava arī vienu džeku tikko pazīstu, ja? Viņš arī uzcēla 2 mazas mājiņas te vienā vietā, viņam varbūt vairāk, bet viņš tikko 2 svaigi, ja? Un viņš saka, man Anģi iemaksāja tur kundzīte kādus tur 100 štukas vai cik tās avansu, viņš saka, un aizgāja tur laikam uz banku, paņēma kaut kādu tur kredītiņu un piemeta klāt, un es nezinu, vēl kādu 50 piemeta, ja, tā mājiņa 150 Jelgavā. Pielējas šosejas netālu un tā un visu, un es nezinu, tā kā Tauta Latvijā, tas tāds interesants moments, nu kā ir nauda, nav nauda, nu nezinu, bet Popovs arī tur vot šitā tevi saka, jo ja nebūtu nauda, ko es gribu teikt, ja nebūtu nauda, tad viņš saka, kas var nopirkt tās mājas pa 250 štukām? Nu, vai pat 200 kāda starpība, ja, vai pat pa 150. Viņš saka, kā sēnes pēc lietus, un pērk, un aiziet kā knikšķis, viņš teica, un viss ir izpirkts, un viss ir pārdots, un visiem viss ir. Ģengi kuriņi kļujut, tā kā Tauta Latvijā, nezinu, atkal man jums gribās atbildēt, ko Popovs Juris stāsta, un viņš nemelo, un tas ir taisnība, jo, ja tās jūs parādiet man Rīgā, Pierīgā, ka tā apgāžiet, ja, kad nav ciemats tāds un šitāds ciemats un tāds, un paskatieties reāli, Jurim ir taisnība, visa Pierīga tiek apbūvēta, un ja būtu štopors un nepirktu būvnieki, liktu uz pauzi un teiktu tā, nepērk labi, štruns, lai tā pļava stāv, bet katru dienu būvaldēs ciemati sniedz iesniegumus par jaunu ciematu būvi. Nu, Tauta Latvijā tie cilvēki taču naudu nedzemdē, nu, piekrītiet. Jā, tātad naudu iegūst strādājot legālā veidā.